Zinot to, ka man ir vēl kaut kādas 7 mašīnas, kuras ir jāsagatavo pārdošanai, bet redzot to, kas mums notiek ārā, kāda ir mīnus un kāds ir sniegs. Un šādas mīnus mēs ilgi neesam piedzīvojuši vairākus gadus pēc kārtas, tāpēc šodien ir jāizmēģina spēki uz ledus ar drift mašīnu. Tāpēc braucam uzkraut drift mašīnu, skatāmies, kā mums iet. Viss ir ieradies? Jā. Kaut kas jāmēģina izbraukt. Nekad neesmu braucis ar šo mašīnu pa ledu. Pirmā reize. Kaut kur aizpūtas pusē mēģināsim likt slodzē šo E30 pa ziemu, nekad neesmu braucis. Redzēsim, kā mums iet, cerams izturēs. Ķīvernēs apsvērsi, ka vajadzētu iedobt, kādiem iegādāties. Vēl nav tāds ātrums, bet tajā viss tāds pie džeki iet ātrumā.
Un šeit man stūri palika ļoti stingri, un man bija viena doma galvā, kad ir tas no stūras sūknis un kad nav stūras sūknis siksni pamet uz čatu. Jo, ja tā būtu, tad man vairāk nedzesētos dzinējs, un man neviens sensors nerāda to, vai dzesējās vai nē, tāpēc es lēnām cenšos nobraukt no ledus tagad. Šajā brīdī gribēju pārliecināties, kas tad ir noticis ar dzinēju un vai stūras siksna vēl ir virsū. Redzam to, ka nosprūd stūras sūknis, visai ir pa gaisu, un viņš tā nosprūd jau, ka vairāk negriežās, un jau celiņa siksna ir pilnīgi nobeigusies. Tas ir gan nosprūd, vēl ir evakuātā. Nu, asariņi. Jā, situācijā stūras sūkni nevar pabraukt. Stūras sūkņa siksna ir nodegusi. Braucam mājā. Un kā citādāk kruta bija? Kopumā bija ritīgi labi, bet liekas nenormālā spīdzināšana. Tāpēc nav īsti ar manīm, bet atbrīvoties tā teikt ziemā var. Un ar atbrīvošanos es domāju to kaifu, dodoties 150 km/h pa aizsalušu dīķi. Kā arī nebija nobraucis tik daudz degvielas tik īsā laikā. 40 litri uz 20 apļiem. Neskatoties uz tehniskām ķibelēm un stūras sūkņa defektu, kurš jau ir 4. reizi man pievīlis, tiešām izbaudīju šo dienu, un šis bija mans veids kā relaksēties. Citi varbūt brauc uz spā un tā tālāk, bet es to daru šādi. Kā arī paldies džekiem no Ventspils, kur aizdeva man zāģi šiem braucienam. Tiekamies vēlāk.